Kad tu esi Dieva iezīmēta, tava dzīve pārstāj izskatīties normāli. Tā sāk izskatīties pēc mērķa. Tā izskatās izolēta, tā izskatās savādāka, tāpēc, ka debesis tevi iezīmēja un Elle to pamanīja. Pierādījumi tam. Pirmais, tu jau kopš bērnības biji kā mērķis. Cilvēki vienmēr izturējās savādāk pret tevi. Tu vienmēr izcēlies, noraidīja bez iemesla. Tevi nevienā istabā nesaprata, uzbruka par lietām, ko pat neizdarīja, jo ienaidnieks redz svaidījumu pār tavu dzīvi, pat pirms tu zini to, ka tev tas ir. Būt iezīmētai nozīmē, ka cīņa sākas agri. Otrais. Dievs nekad neļauj tev tikt prom ar to, ar ko citi tiek prom. Tavi draugi var būt brīvi grēkot, bet tu nevari. Viņi var spēlēties ar tumsu, bet tevi nekavējoties notiesā. Tu uzreiz jūti, ka kaut kas nav kārtībā. Nepareizās rīcības tevi iztukšo. Nepareizā atrašanās vieta kļūst nomācoša. Nepareizie lēmumi sabrūk ātri. Tu centies sekot saviem draugiem, viņi skrien pa sarkano gaismu. Un momentā, kad tu to pašu dari, tevi aptur policija. Tā nav sakritība. Dievs saka, ka tu nevari darīt to, ko dara tavi draugi. Dievs atsakās ļaut iezīmētajai personai dzīvot neiezīmēto dzīvi. Trešais, tu jūti sezonas pagriešanos pirms kāds cits to pamana. Iezīmētie cilvēki ir garīgi jūtīgi. Tu jūti, ka cilvēki tevi nomaina. Tu jūti, ka Dievs slēdz nodaļu. Tu jūti, ka istaba ir nepareiza. Tu jūti, ka gars nav tīrs, un tu to nespēj izskaidrot. Tu vienkārši zini to. Tā nav intuīcija, tā ir garīga izpratne. Ceturtais. Dievs tevi atdala spēcīgi, strauji, kad esi iezīmēta, atdalīšana nav maiga. Dievs tevi izrauj no apļiem, par kuriem lūdzi, lai paliktu. Dievs aizvēra durvis, kuras lūdzies viņam, lai atver. Noņēma cilvēkus, kurus dziļi mīlēji. Dievs tevi atvienoja no ikviena, kas varētu nogalināt tavu uzdevumu. Tā ir Dieva apsardzība. Iezīmētie cilvēki nesaplūst ar pārējiem, tos izvelk uz āru. Piektais. Tava dzīve šķiet kā kara darbība, pēc kuras nelūdzi. Vai tu esi kādreiz pamanījusi, ka no nekurienes tev uzbruk? Garīga nomākšana nāk no nekurienes. Prāts smags no nekurienes. Cilvēki pēkšņi pagriežas pret tevi. Tā nav slikta veiksme. Tā nav grūta sezona. Tas ir garīgs uzdevums. Elle ienīst iezīmētus cilvēkus, jo viņu paklausība iznīcina asins rades līnijas. Spiediens pār tavu dzīvi nav pierādījums par vājumu. Tas pierāda, ka esi iezīmēta. Ienaidnieks cīnās ar tevi, jo zini momentu, kad tu pamodīsies, tu esi bīstama. Pārstāj jautāt, kāpēc tava dzīve izskatās savādāk. Pārstāj atvainoties, ka esi jūtīga. Pārstāj censties iederēties istabās, kas tevi atdalīja no. Un pārstāj domāt, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tu esi iezīmēta, atdalīta. Debesis tevi izvēlējās un tāpēc Elle tev uzbruk. Sāc staigāt tā, ka kāda roka pār tevi.